Medicīnas sadaļa. Limfātiskā sistēma līdzīga tīklam stiepjas pa visu ķermeni. Tā nav slēgta loka, bet daļēji atvērta drenāžas sistēma, kas sākas tieši zem ādas esošo audu spraugās ar limfkapilāriem un beidzas venozajā sistēmā. Ceļā uz venozo sistēmu limfātiskais šķīdums tiek filtrēts limfas mezglos. Limfātiskā sistēma nodrošina, ka ar limfu šūnas, olbaltumvielas, barības vielas un metabolisma gala produkti tiek transportēti no audiem uz lielajām vēnām. Limfedēma rodas, kad šķidrums vairs netiek efektīvi aizvadīts no audiem un pastāvīgi tajos uzkrājas. Tiek izšķirta primārā un sekundārā limfedēma. Primārās limfedēmas gadījumā noteiktos reģionos limfvadi jau ir deformēti. Turklāt dažās vietās limfmezgli var būt sacietējuši, vai to var nebūt vispār. Sekundārā limfedēma rodas ārēju iemeslu dēļ. Piemēram, limfedēma var rasties operāciju laikā, kad tiek bojāti limfmezgli vai staru terapijas rezultātā. Limfedēmai ir raksturīgs pozitīvs Štemmera simptoms. Tas nozīmē, ka kājas pirksta pamatnē āda ir cieta, grūti saņemama krokā. Ja Štemmera simptoms ir pozitīvs, tā ir skaidra norāde, ka pacientam ir limfedēma. Ja šis simptoms ir negatīvs, limfedēmas diagnoze nevar automātiski izslēgt. Vēl uz limfedēmu norāda tās asimetrija. Piemēram, tiek ietekmēta viena kāja, bet otra ir vesela. Limfedēmas attīstību var iedalīt 4 stadijās. 0. stadijā limfātiskā sistēma jau ir bojāta, bet tā spēj kompensēt limfas drenāžas traucējumus. Tūska vēl nav redzama. 1. stadijā limfātiskā sistēma vairs nevar kompensēt bojājumus. Kājas satūkst īpaši vakaros, tomēr to ir iespējams novērst kājas paceļot. 2. stadijā tūska ir daudz cietāka. Rodas ādas krokas, īpaši īkšķa reģionā, un tūsku vairs nevar novērst arī kājas atpūtinot. 3. stadijā tūska kļūst vēl izteiktāka. Ietekmētais ķermeņa reģions ir nozīmīgi deformēts. Āda un zemāda deformējas, tām raksturīgi kārpām līdzīgi izaugumi. Agrīna limfedēmas ārstēšana ir ļoti nozīmīga, jo pieaugot tūskai progresē arī izmaiņas audos. Jo agrāk tiek sākta terapija, jo lielākas izredzes veiksmīgam iznākumam. Mērķis ir ievērojami samazināt tūsku un uzlabot pacienta mobilitāti, vienlaicīgi uzlabojot pacienta dzīves kvalitāti. Tūsku nav iespējams ārstēt epizodiski, terapija ir jāturpina nepārtraukti. Jebkurš pārtraukums izraisīs limfedēmas pasliktinājumu. Terapijas pamatā ir kompleksa fizikālā atslodzes terapija. Īsumā tā sastāv no 2 fāzēm – atslodzes un kontroles fāzes. Katrā no šīm fāzēm dažādos veidos tiek izmantotas 4 terapijas sastāvdaļas. 1. atslodzes fāzē mērķis ir mazināt tūsku. Manuāli drenējot limfu, izmantojot īpašas masāžas metodes, tiek stimulētas limfvadu sieniņas, tādējādi palīdzot transportēt šķīdumu. Šajā fāzē drenāža ir jāveic 1 vai 2 reizes dienā. Atkarībā no tūskas smaguma ārstēšana var tikt veikta stacionāri vai ambulatori. 1. fāze ilgst apmēram 3 nedēļas, bet, ja tūska ir smaga, tā var būt ievērojami ilgāka. 2. kontroles fāzē, atšķirībā no atslodzes fāzes, manuālo limfas drenāžu veic tikai 1 vai 2 reizes nedēļā. Manuālā limfas drenāža neizdosies, ja netiks veikta kompresija. Tādēļ limfedēmas terapijā galvenā loma ir kompresijai, jo tā ir izšķirošais faktors, atvieglojot pacienta stāvokli un efektīvi novēršot atkārtotas tūskas rašanos. Atslodzes fāzes laikā uzreiz pēc ārstēšanas, lai novērstu limfas atpakaļplūsmu, pacientam tiek uzlikts kompresijas pārsējs.
Pārsēju izmēru iespējams mainīt, atbilstoši ekstremitātes ikdienas izmēra izmaiņām. Kad limfedēma ir samazināta līdz 70%, atslodzes fāzes laikā kompresijas pārsēju vietā tiek vilkts plakana adījuma segments. Kontroles fāzes laikā kompresijas izstrādājums tiek nēsāts, lai uzturētu manuālās limfadrenāžas veiksmīgus rezultātus un nodrošinātu labāku pacienta komfortu. Pacientiem ar tūsku skartajos ādas reģionos bieži attīstās infekcija un iekaisums. Tādēļ katru dienu āda ir rūpīgi jātīra un jāizmanto pH neitrāls un mitrinošs losjons. Tas ir vienlīdz svarīgi gan atslodzes, gan kontroles fāzēs. Lai terapija būtu veiksmīga, abu fāžu kompresijas laikā nozīmīga ir vingrošana. Vingrojumi ir jāveic mērķtiecīgi un kontrolēti, konsultējoties ar limfedēmas speciālistu. Kā labu terapijas papildinājumu pacientam var rekomendēt nodarbošanos ar nojošanu. Lipedēma ir tauku sadalījuma traucējuma rezultāts. Palielinātas un deformētas tauku šūnas rada tūsku, gurnu, kāju un retos gadījumos roku segmentos. Plaukstas un pēdas paliek neskartas. Tūska vienmēr ir simetriska, tā vienlaicīgi ir abās ekstremitātēs. Parasti tā skar tikai sievietes. Atšķirībā no limfedēmas pacients jūt sāpes, kas rodas, jo sāpīgie spiediena punkti ir ļoti jūtīgi. Ir redzams, ka mazākais atsitiens var izraisīt zilumu. Bieži šajos gadījumos lipedēmas vietā tiek nepareizi noteikta diagnoze – aptaukošanās. Lipedēmas gadījumā ar liekajiem taukiem nevar cīnīties, nodarbojoties ar sportu un ievērojot veselīgu diētu. Lipedēma noris 3 stadijās. Pirmās stadijas laikā ādas virsma ir gluda. Zemādas audu slānis nesabiezē, bet tā struktūra ir smalki mezglaina. Otrajai stadijai ir raksturīgi, ka ādas virsma ir nelīdzena. Izveidojas tā sauktā apelsīna miziņas āda. Taukaudu struktūra kļūst raupji mezglaina. Trešās stadijas laikā auda ievērojami sacietē, izveidojas lieli deformēti ādas apvalki. Lai novērstu turpmāku stāvokļa pasliktināšanos, lipedēmas gadījumā ir ļoti nozīmīgi sākt agrīnu ārstēšanu. Agrīnos lipedēmas posmos ieteicams terapiju sākt ar kompresijas zeķēm. Kompresijas laikā veiktās kustības masē un atslābina audus, pacienta sāpes tiek atvieglotas. Tomēr kompresijas terapija nevar samazināt vai izārstēt lipedēmu. Lipedēmu ārkārtējos apjomos var samazināt tikai operatīva terapija. Ja lipedēma ir progresējusi un novērojamas limfedēmas pazīmes, iespējama abu tūsku kombinācija un ir nepieciešams veikt kompleksu fizikālo atslogošanas terapiju. Tālāk norādītie padomi var uzlabot gan pacientu ar limfedēmu, gan pacientu ar lipedēmu labklājību un komfortu. Laiku pa laikam, īpaši karstā laikā, palīdzēs kāju pacelšana horizontālā līmenī un to atvēsināšana augstā dušā. Pat ja sporta aktivitātes un diēta nevar izārstēt tūsku, palielināts svars negatīvi ietekmē saslimšanas gaitu. Tādēļ sportojiet un ievērojiet sabalansētu diētu. Pieguļoša apģērba valkāšana tūskas slimniekiem ir neproduktīva. Tā vietā izvēlieties brīvu apģērbu un ērtus zempapēžu apavus. Pirtis un karstas vannas var paplašināt asinsvadus un palielināt tūsku. Tā vietā atvēsiniet kājas augstā un spirdzinošā dušā. Ja darba procesā radīsies vēl kādi jautājumi, lūdzu, jebkurā laikā sazinieties ar mūsu klientu servisu vai apmeklējiet mūsu interneta mājaslapas.